Kā tu domā, vai mediācija varētu palīdzēt arī biznesam? Iespējams, bet kā tu to domā? Iedomājies situāciju. Ir liels projekts, piemēram, valsts līmeņa objekta būvniecība. Vai liels IT projekts, kas ilgst vairākus gadus. Tātad ir inflācija, mainās dažādi ārējie faktori, kas ietekmē projekta gaitu, un pretī termiņi. Ir iesaistītas 3 puses – pasūtītājs, ģenerāla uzņēmums un izpildītājs. Varbūt pat vairāk izpildītāji. Projekts knapi pusē, bet termiņi tiek kavēti un kļūst skaidrs, ka nauda būs par maz. Šādi gadījumi laikam notiek bieži tādos ilgtermiņa projektos, jo situācija pasaulē mainās tik strauji, ka mēs jau nespējam tai pielāgoties. Jā, un visu līgumā tomēr nevar paredzēt. Sarežģīti. Bet es domāju, ka mediācija varētu būt pirmais, ko vajadzētu izmantot, ja nesanāk savstarpēji vienoties par risinājumu. Mediācija ļauj nodrošināt pušu komercnoslēpuma un jebkuras informācijas konfidencialitāti. To nodrošina gan mediācijas konfidencialitātes princips, gan mediācijas būtība. Iespēja risināt domstarpības, tiekoties visām pusēm kopīgi vai ar katru no pusēm atsevišķi. Būtībā jau laikam tādi gadījumi, kad biznesā var noderēt mediācija, ir ļoti daudz. Sākot ar domstarpībām starp piegādātājiem un klientiem vai domstarpībām līguma neizpildes gadījumā. Jā. Uzreiz nāk prātā, piemēram, darba izpildes kavēšana vai kvalitātes problēmas, cenas izmaiņas vai laika grafika izmaiņas. Tikpat labi, tās var būt arī domstarpības uzņēmuma īpašnieku starpā par investoru piesaisti vai stratēģiju un attīstību vai, piemēram, par uzņēmumu pārdošanu. Un kā ir ar starptautiskiem strīdiem? Būtībā jau nekas īpaši nemainās. Pēc nepieciešamības var būt vairāki mediātori, kas strādā reizē pie viena mediācijas procesa. Piemēram, ja mediācija ir starptautiska un komunikācija notiek dažādās valodās. Mani vēl interesē jautājums par mediātoru certificēšanu. Jo, lai mediātoru atzinumu ņemtu vērā, piemēram, valsts iestādes, mediātoram ir jābūt certificētam. Mediātors certificē certificētu mediātoru padome, un reizi 5 gados notiek esošo certificēto mediātoru atestācija. Skaties, es parādīšu. Tātad visu informāciju par mediātoriem un pašu padomu var atrast šeit – certificētimediātori.lv. Lūk, te ir mājaslapa, un tur var atrast visu informāciju par mediācijas procesu, sākot ar pirms mediāciju līdz pat veiksmīgam noslēgumam. Lūk, šeit var atrast arī pašus mediātorus, atlasot gan pēc darbības jomas, gan reģionu, gan valodas. Izvēle ir gana liela, un mediāciju var īstenot gan klātienē, gan attālināti. Es vēl domāju par ieguvumiem. Ir skaidrs, ka salīdzinot ar tiesvedību, mediācija būs ātrāka, būs nodrošināta konfidencialitāte un būs iespēja pašiem pieņemt lēmumus. Un ne visas domstarpības var būt tiesvedības priekšmets. Bet kā ir ar izmaksām? Mediācija parasti ir lētāka nekā tiesvedība. Tiesvedības gadījumā jārēķinās ar valsts nodevām un advokātu izmaksām, turklāt beigās tā puse, kas zaudē, atlīdzina otrai pusē tiesas izdevumus. Mediācijā puses parasti sadala izmaksas un vienīgie izdevumi ir samaksa mediātoram. Precīzas izmaksas, protams, noteikti nevar, jo katrs gadījums ir atšķirīgs. Jā, bet es viennozīmīgi varu teikt, ka mediācijas process ir pirmais, ko izmēģināt nopietnu strīdu gadījumos, kad to nav iespējams atrisināt savstarpēji sarunu ceļā.